Esiet sveicināti, cienītās dāmas un godātie kungi. Esam atkal atgriezušies mazajā pārdodlaimīgas studijā, un šīs dienas galvenā doma, ko mēs darīsim, paskatīsimies, kas forši notiek Saldus pilsētā par nekustamo īpašumu darījumiem. Kas pārdots no zemēm, kas pārdots no dzīvokļiem, kas pārdots māju darījumos, un sapratīsim, kādas šobrīd ir cenas 3 istab dzīvoklim Saldū, kādas ir cenas 2 istab dzīvoklim Saldū. Paskatīsimies zemju vidējās kvadrātmetra cenu vērtības un paskatīsimies arī māju darījumus. Tā kā lai visiem kopā jautrāk skatīšanās un dosimies kopā uz cenu banku. Tā, esam iekšā cenu bankā. Tā kā jūs jau, ja kāds no jums ir skatījies iepriekš, tad cenu banka, jūs jau zināt, kas ir, bet tie, kas skatās varbūt pirmo reizi šoreiz, tad cenu banka ir pasaulē labākais izgudrojums, kā es pats to uzskatu. Ja jūs nodarbojaties nekustamiem īpašumiem, vai arī ja jums vienkārši interesē, kas notiek nekustamo īpašumu pasaulē, jūs varat nopirkt pieeju uz 4 stundām, tas maksā kaut kāds x eiro, un varat apstīties darījumus. Bet šodien mēs paskatīsimies, kā vispār strādā šī tā platforma, un paskatīsimies dažādas darījumus, kas noticis Saldū. Tā kā, kāpēc es to gribēju izdarīt? Tāpēc, ka ko es esmu novērojis kopš 2021. gada, kad es sāku nodarboties tieši Saldū ar nekustamo īpašumu tirdzniecību, cenas segmentiem ir cēlušās, it sevišķi dzīvokļiem. Mājām varbūt mazāk procentuāli, bet tieši dzīvokļiem pieprasījums ir milzīgs, un tieši pēc 3 istab dzīvokļiem it sevišķi, un paskatīsimies, kas šobrīd notiek ar dzīvokļu cenām vispirms. Tā kā uzliksim viena gada nogriezni, kas noticis tieši, ja šodien ir 19. februāris, kas noticis tieši gada nogrieznī Saldū ar dzīvokļu darījumiem. Tā, reku šeit varam atvērt karti, tā mēs redzam, ka šeit ir tikai Saldus, te nav, mēs neņemsim šoreiz vērā ne Draudzību, ne Bērzus, ne Brocēnus, ne Druvu. To paskatīsimies kādā citā reizē, kas notiek tieši mūsu tuvajā Saldus novadā, kur patiesībā īpašuma cenas ļoti tuvu Saldus cenām. Tā kā skatāmies Saldū, notikuši 76 darījumi ar dzīvokļiem, bet tajā skaitā ir 1 istab dzīvokļi, 2 istab dzīvokļi un arī 3 istab dzīvokļi. Tā kā 76 darījumi gadā notiek mūsu nelielajā pilsētā ar dzīvokļiem, un kāpēc es arī uztaisīju tagad šo te apskatu, tāpēc, kad es redzēju, kad ir aktualizēti visi, lielākoties darījumi, līdz 30. janvārim viss ir aktualizēts un ir iekšā sistēmā. Tā kā skatāmies, paskatīsimies, sākumā uzliksim 2 istab dzīvokļus, kas ir tirgū pieejami, un ko mēs uzreiz redzam, neko nefiltrējot, mums rādās pēc datuma, viņš rāda mums visu pēc datuma, pēdējie notikušie darījumi, Dzirnaviela 5, 31, 2 istab dzīvoklis, labā izmērā 54, gandrīz 54 kvadrātmetri, 53,2 kvadrātmetri, 36,000 eiro. Tad skatāmies, kāds izskatās dzīvoklis, kurš maksā 36,000 eiro Saldū. Loģija, parkošanās vieta loģiski, kā jau Saldū, baigi par to nav jācīnās. Reizēm varbūt ir bišķiņ burzmas sētās, bet idejiski jau visiem dzīvokļiem ir. Skatāmies, dzīvoklis ir šādā te stāvoklī, vecie labie parlonis, nezinu, kā šos sauc, specifiski kaut kādos 2000. Gados šādus te mīkstus griestus lika cilvēki. Varbūt pat labi, varbūt kaut kāda skaņas izolācija. Vienkārši dzīvoklīts, kaut kāds remontiņš bijis, fototapeti uzlikt, tā kā mīkstie griesti. Jā, šāds te plānojums, ieiet iekšā pa kreisi virtuve, taisni dzīvojam, istaba pa labi, droši vien guļam istaba. Virtuvīte, viss dzīvē, kas vajadzīgs. 36,000 eiro. Tā, labi, principā ar to mums jārēķinās, ja cilvēks tikko to ir, tāds darījums tikko ir noticis 677 eiro kvadrātmetrā. Labi, pavērsim vēl kādu vaļā, pa 33,000, arī tikko tepat nesen noticis darījums Kalnu ielā. Jā, pastīsimies, kas mums te ir noticis. Tas ir augšā mansarda tipa dzīvoklīts. Mansarda tipa dzīvoklītis notirgots pa 33,000 eiro, pārdot dzīvokli ar autonomo gāzes apkuri. Tas arī viss, kas bija sludinājumā. Arī ļoti ātri darījums noticis pa 3,000 cilvēks ielicis, pa 3,000 pārdevs. Tikko ielicis, es pat nepamanīju tādu sludinājumu. Uzreiz jau 2. janvārī ielicis, un 24. janvārī jau viss nauda jau pirkuma līgums ticis parakstīts. Šeit mēs redzam to datumu, kad ticis pirkuma līgums parakstīts.
Kas man te zvana? Nevarēšu pacelt šobrīd. Tā. Skatāmies tālāk, nu, rēķinamies, jā, ap 36, 33 tūkstoši, kaut kas ir bišķi lētāk, pa 24 noreģistrēts, nu, pastīsimies tālāk. Veidenbaum iela, tas ir pats centrs, nu, ne centrs, bet kā jau es atvainojos, 36 ielikts, 34 pārdots, tā, lai mēs labāk saprotam to reālo tirgus cenu, ka cilvēki reāli gatavi maksāt pa dzīvokļiem, kas ir tādā, nu, neteikšu, ka viņš ir labā stāvoklī, nu, ir, reku, šitā istabiņa izstāstāda atremontē, bet tāpēc es reku te tādā, nu, ir dzīvojams, protams, ir nav nevainas dzīvoklim, dzīvo nost un es laimīgs, un preku tev pretī tieši bērndārs ir, nu, vispār fantastika. Bet idejas, ka cilvēki gatavi šķirties no 36, 3, 4, reku pat 42 tūkstošiem eiro. Protams, ir arī kaut kādi lētāki darījumi, varbūt varam pavērt vaļā šo te, reku te ir labs darījums idejiski. Nu, varbūt šito te nestīsimies, nebūs, varbūt dažkārt viņš kaut kā nepareizi noreģistrē, diez vai, ka cilvēki, var viņš pārķērs kaut kādu citu darījumu ir, jo es stipri šaubos, ka šādu te skaistu dzīvokli kāds pārdeva par 24 tūkstošiem. Tā kā te varbūt būs kļūda sistēmā vai kaut kā tam līdzīga. Nu, 2 stāvu dzīvokļi, es tā arī teiktu, kad maksā normāls 2 stāvu dzīvoklis, piemēram, 50 kvadrātmetri, 35 līdz 40 tūkstoši. Tāds labs 2 stāvu dzīvoklis, saldū pēc pieredzes, ja vēl ir renovēta māja, piemēram, 40 tūkstoši dalīts ar 52 kvadrātmetri, 750 līdz, es teiktu, 720 līdz 770 eiro par kvadrātmetru saldo, ja jūs gribat nopirkt 2 stāvu dzīvokli, labu tādu normālā foršā mājā, foršu kāpņu telpu sakopt, varbūt pat renovētu kāpņu telpu, ja renovētu māja, nu, 700, bišķiņ zem 700, ja jūs dabūnat, tas ir labs darījums. Un 800 varbūt tur ir ļoti labs kapitāls eiro remonts, varbūt pat vairāk, tad tur ir superīgs remonts uztaisīts. Bet idejas, ka ap 700-750 eiro par kvadrātmetru saldu var nopirkt jau stīgā, nu, ne stīgā, nu, kā, ne tādu ļoti tikko svaigi remontētu, bet tādu, kurā var iet jau iekšā dzīvot un raizi nezinot. Nu, skatāmies, pastīsimies 3 stāvu dzīvokļus. Tagad tas vispār varētu būt interesantais stāsts, jo paskatāmies, kas mums notiek saldu gada laikā, ja bija no 76 darījumiem tikai 9 ir ar 3 stāvu dzīvokļiem, jo saldu ir problēma ar 3 stāvu dzīvokļu pieejamību kā tādu. Paskatāmies pēdējos notikušos darījumus gada laikā, jā, no 19. februāra 24. līdz 19. februāra 25. gadam, jā. Ir rekord pa 55 tūkstošiem, zinu šo te darījumu, Dzirnavielā pats ar viņu, pats viņā esmu redzējis, kāds viņš izties. Viņš bija ļoti labākās, patiesībā dzīvoklis bija labāks nekā izskatās bildēs, plus vēl visas mēbeles gāja iekšā un viss bija cilvēkam uzreiz sagatavots dzīvošanai. Tā kā, nu tiešām viņam bildes nav tik labas, bet viņam bija viss ļoti kopts un tāds ļoti moderni iestrādāti radiatoru reģipsi un tiešām labs, šitiem te bija iestrādāti iekšā, nebija radiatori ārā istabā iznākuši, tāds tiešām simpātisks dzīvoklis, gaišs kopts un tiešām labs darījums, 821 eiro par kvadrātmetru, bet rēķiniet, tas ir 3 istabnieks un pa 55 tūkstošiem pārdots, pavisam nesen šeit. Jā, vienmēr otrais stāvs vienmēr ir pats dārgākais, un tieši arī šis arī bija otrais stāvs, un tā kā te viss sakrīt tā, kad cilvēks kāds saskatīja ļoti lielu potenciālu un nopirka šo dzīvokli par ļoti labu cenu. Vēl kas par darījumiem, bet lai gan arī reku var arī ļoti paveikties jums, un varat nopirkt arī 3 stāvu dzīvokli, kas ir, reku, tas ir pēdējais 4. ceturksnī 24. gadā, kāds ielicis bija pa 37 tūkstoši, pārdevs pa 35, nu, protams, ļoti ātri, gan arī mēnešu laikā jau parakstīja pirkuma līgumu kopš sludinājuma ievietošanas. Bišķiņ virs mēneša sanāk, reku 3. septembrī noslēdz pirkuma līgumu, jo 26. jūlijā ielietoja sludinājumu. Un reku viss dzīvoklis tādā, nu, reku nekādā īsti stāvoklī, viss tur ir jāremontē, protams, var dzīvot, bet, nu, teikšu, kā ir jāremontē, viss ir, bet laba cena un ļoti liels 74 kvadrātmetri, tas ir milzīgs trīnieks, rēti tik liels vispār dzīvoklis saldu ir, tas ir kaut kā, jā, viņam ir kaut kāds specifisks projekts, tad, kurā 4. stāvs, jā, renovēta māja, viss ir Veidenbaum ielā 5, kāds ir nopircis tiešām milzīgu labs darījums pa 500 eiro kvadrātmetrā. Nākošais skatāmies šādu te darījumu, tikko arī realizējies, šo es pats arī pārdevu un pa 45 tūkstošiem eiro. Šeit dzīvoklīds, nu,
arī nebija labākajā stāvoklī, bet ātri atrasts pircējs tika. Remonts pirms kaut kādiem, nezinu, 15, 20 gadiem bija taisīts. Nebija arī dzīvoklī regulāri neviens dzīvojis. Viņš tāds nebija pārāk nolietots, bet viss bija tāds morāli ļoti novecojis. Pirmais stāvs, kas nav pats labākais stāvs dzīvokļiem, ko pārdot. Tā kā šāds dzīvoklis par 45,651 eiro par kvadrātmetru. Iekštelpu platības 726, viņam liela loģija bija jāpiebilst. Tas bija tas, kas šim milzīgi loģija, tas uzreiz dzīvoklim. Jūs nevarat kvadrātmetru vērtībā, ja rēķināt ārtelpas, tas ir bišķiņ uzreiz, tas nāk tādus koeficientiņš no vērtības. Tā kā 3 istab dzīvokļi, ja mans personīgais viedoklis, mēs arī ieejamies SSA, paskatāmies, kas šobrīd notiek SSA. SSA šobrīd mums pārdodās saldu precīzi, cik 3 istab dzīvokļi. Mums tieši pārdošanā ir 2, 3 istab dzīvokļi. Reku patiesībā normāls darījums. Dzirnavu ielā šitā ir tā māja, kur renovēti abi gali tikai ir un nav renovēta kāpņu telpa, ja nemaldos, un nav renovēts fasāde primārā, tā priekšējā un aizmugurējā, bet gali ir nosiltināti un jumts laikam mainīts arī. Šitas varētu būt aptuveni tuvu tirgus cenai, varbūt mazliet virs, bet es domāju arī ilgi nestāvēs, jo 3 istab dzīvokļi, kā mēs redzam, 1 un 2. 2 istab, 3 istab dzīvokļi mēs esam deficītā, milzīgā 3 istab dzīvokļu deficītā saldo, jo ģimenēm dzīvo 2 istab dzīvoklī. Es pats esmu uzaudzis ar māsu, mammu un tēti 2 istab dzīvoklī. Maz tās vietiņas, vajag uzreiz 3 istabnieku. Idejiski. Un nav mums piedāvājums. Tā kā tās cenas, es neticu, ka tuvākajā laikā, ja reāli piedāvājums nav un cilvēki mums pilsētā ir, un es neredzu vispār pamatu, kāpēc lai viņas kristos. Un šitas te pa 44,000 es uzskatu, ka ļoti labs darījums. Varbūt tas projekts ir tur tāds švakāks, striķi jau 3.1 apastīsimies, kāda tā izstāda. Google Maps uzēsim. Striķu 3.1 A saldus. Striķu pa 3.1, kas tas? Striķu 3.1, piedošana, striķu 3.1. Šitā ir tāda specprojekta māja, kas, viņa ir pilnīgi neatkarīga no vispārējā. Viņa ir, nezinu, kas tas pat pa projektu, kaut kāds Hruščova projekts, celts, nav pabeigts, un beigās uztaisīts kaut kāds specprojekts izskatās. Bet vismaz fasādīti izskatās uzvilkt vai siltināt, labs jautājums. Nav varbūt tik slikti nemaz. Tagad šo te ceļu visu remontē striķu ielu. Te būs ļoti simpātiski iela izveidot, un lūdzu, manā skatījumā ļoti laba cena, 61 kvadrātmetrs, cilvēks visu izremontējas, ejiet un dzīvojiet, viss iekšā jau pasties svaigi vans istam, boilers, tā tad nav pilsētas siltais ūdens, vai tikai nav alokātori arī, tā tad nav pilnā renovācija bijusi, bet nav nevainas, kāds plānojums jāpaskatās. Plānojums ir sekojošs, tā, 3. dzīvoklis, jāieiet iekšā čiks. Koridorīts, te droši vien ir tualete, istaba, kopā ar virtuvi, jā? Te ir kopā ar virtuvi, te ir virtuvīt paredzēta, te ir ūdens. Jā, un te ir 2 istabas, čik un logi uz abām pusēm iziet. Izstās īstenībā labs piedāvājums, ja godīgi. Ļoti laba cena. 721 eiro par tikko renovētu kapitāla eiro remontu. Iesaku zvanīt šim te pārdevējam. Bet jā, 2 piedāvājumi. Lai gan 2 istab dzīvokļi ir daudz vairāk, 2 istab arī nav, 3 tikai. 3 2 istab dzīvokļi. Tā mēs te dzīvojam saldu. Šits te skaists Dzirnavielā dzīvoklis viens ir, ko es pats tirgoju, iesaku zvanīt, jo viņš ir silts. Viņam ir viss pilnā renovācija veikta, alokātori ir virsū, un labi, virtuvīt varbūt nav tā labākā, bet abas 2 istabas ļoti smukas. Nav lielākais dzīvoklis, bet es pats tieši šādā projektā esmu uzaudzis mierīgi ar 4 cilvēku ģimenē dzīvojot, tā kā var mierīgi dzīvot un nav nekāda vaina. Ļoti labs dzīvoklis. Un otrais foršais stāvs, mājas vidus, ļoti silts dzīvoklis. Tad vēl šāds striķu ielā 30A piedāvājumā 28,500 un šitāds Jelgavas ielā pa 38,000. Nav nevainas dzīvoklim, pārdošanas bildes varēja bišķi skaistāks sataisīt, bet vispār padārgs kvadrātmetrs un ļoti maziņš dzīvoklīts. 41 kvadrātmetrs, 4 istab ģimenei varbūt, 4 cilvēku ģimenei bišķi pa mazu varbūt. Tā, es domāju, zin kā, 2 istabnieks, kā es teicu, kaut kāds 720 eiro par kvadrātmetru līdz 770 eiro par kvadrātmetru. Tur jau var normāli divnieku renovētā mājā nopirkt. Protams, ja nav māja renovēta, ja tur tas remontiņš ir švakāks, tad tur ies zem 700, 600, starp 500 un 600 eiro par kvadrātmetru.
Un trīniekiem, kā mēs redzam trīniekus, aizējām apakaļ uz rekutēju trīnieki, kvadrātmetra cenas, pat 825 renovētā mājā. Es teiktu, ka no 700, no 600 kaut kāda, piemēram, šis arī bija 650, bet tas bija ar visām telpām, tāpat 726 iekštelpas ir rēķini. Ap 700 līdz 850 eiro par kvadrātmetru, 3 trīnieki. Trīnieki grūtāk dabūnam, pat divniekiem rets vispār eksemplārs saldūt, tā kā sarkanajā grāmatā drīz varēs trīniekus rakstīt, nebūs, kur vispār cilvēkiem dzīvot, vajadzētu uzbūvēt kaut ko leic. Bet mums ir jaunais projektiņš, kas viens būvējās Rīgas ielā 10, tur džeki visu laiku strādā, tur būs dzīvokļu nams izskatās. Tur būs dzīvokļu nams un tur būs superīga vieta, kur cilvēkiem dzīvot. Tā kā skatāmies tālāk, pastīsimies zemes. Pa zemēm tāds ātrs komentārs no manas puses, kā es uzskatu, varam uzlikt 2 gadus, jo zemēm cenas baigi 2 gadu laikā nav mainījušās. Un varam paskatīties, piemēram, 4, 5, 4, 11 eiro par kvadrātmetru, tāpēc, ka ļoti maza platībiņa. Normāls platības 3764, arī starp citu maz. Tas ir dārziņš, dārziņus neņemam, dārziņus mēs nerēķināsim. Piemēram, kaut kāda iela, Meža iela, redz, kur atkal Meža iela 4 eiro kvadrātmetrā. Tas, ko es cilvēkiem visu laiku mēģinu pateikt, un lai cilvēki saprot, patiesībā tās cenas saldo. Ja ir laba lokācija, jūs varat prasīt tos 10 eiro par kvadrātmetru par to savu īpašumu, par 10 eiro par to kvadrātā par to zemi. Bet ja jums ir, piemēram, vienkārši 2000 kvadrātmetru zeme, un jūs gribat prasīt 10 eiro par kvadrātmetru, tai vietai jābūt reāli labai, lai kāds maksā 20,000 par plīgu zemes gabalu. Bet, ja tur jau ir iekšā, piemēram, kanalizācija, jau virsū vai ūdens truba ienāk iekšā īpašumā, vai jau virsū ir elektrība, tad jau, protams, tā kvadrātmetra cena ir bišķi lielāka. Bet jāsaprot arī tas, ja jums tas gabals jau ir lielāks, piemēram, par 2000 kvadrātmetri, piemēram, 3000, tad jau tā vērtība arī jau nebūs tik liela vienmēr, jo vairāk kvadrātmetri, jo tā vērtība sarūk. Protams, nestīsimies komerces objektiem, kas ir ļoti specifisks segments, bet mēs tīri par zemes, par apbūvēm runājot, 4 eiro kvadrātmetrā, 6 eiro kvadrātmetrā, 3 eiro kvadrātmetrā. Cilvēki reti, kad ir gatavi samaksāt, te bija Kalna ielā 34A, te bija liels, te bija cilvēks gatavs samaksāt pa Kalna ielā 34A, Kalna ielā 34A. Labi, tas cits stāsts, tur ir bijis savādāks stāsts, tur vienkārši noreģistrēts tā ir, bet piemēram, pastīsimies Slimnīcas iela 6, cilvēki gatavi šķirties no 10,000 eiro, ko es esmu. Abos gabals ir pieejami vietārs Salēna dienvidu nogāzē pilsētas komunikācijas. Pilsētas komunikācijas jau, cilvēks jau ir šitas te vispār, es te pats dzīvoju Slimnīcas ielā. Izrādās, ka darījums 10,000 eiro noticis ir. Tā cilvēki gatavi samaksāt to 10,000 eiro par zemes gabalu, bet ja jau kaut vai arī vairāk par to kvadrātmetru neskatās, bet līdz 10,000, ja tur ir 1200 par kvadrātmetru standarta izmērs, tā platība zemes gabalam, cilvēks ir gatavs šķirties no tiem 10,000. Pa zemes gabaliem tā runājot. Un ja jau jums tur ir, piemēram, labāks kaut kas tur iekšā zemes gabaliņā, tur ir, piemēram, nezinu, kaut kāda ūdens pievilks, tad jau jūs varat prasīt vairāk, varbūt tur līdz kaut kādus pat 12 un 13, bet ja jau tā cenies virs 20,000, tad cilvēks būs ļoti domīgs. Tā kā tas tirgus pēc manas pieredzes ļoti spēcīgs ir ap kaut kādiem 10 līdz 15,000 par zemes gabalu. Ja tur ir, protams, kaut kāda komunikācija, elektrība, ūdens vai kanalizācija, tad būs pārdot daudz vieglāk, bet ja tur nav ievilktas kāda no komunikācijām, un tad jūs prasīsiet tos, piemēram, 11 eiro kvadrātmetrā, ļoti grūti būs pārdot, un piemēram, ja viņš tur ir 2000 kvadrātmetri, būs godīgs teikšu 4 līdz kaut kādi 8 eiro par kvadrātmetri, ļoti specifisks, nevar tā pateikt vienu konkrētu cenu, kādu saldu ir paši redzat, kā te ir privātmājām 5, 6, 4, 3, pat 2 eiro kvadrātmetrā, tas ir dārziņš Ciecerē, tur varbūt nevaram tā skatīties. Slimnīcas ielā 8 eiro kvadrātmetrā, ļoti, es teiktu, ka cilvēki gatavi šķirties no 10 līdz 15,000 par zemes gabalu, kur būvēt savu māju, ja tur nav komunikācijas, bet ja tur būs kāda no komunikācijām, tad cilvēks būs daudz atvērtāks un, protams, atkarīgs no lokācijas. Tā kā tas pa zemēm. Pastīsimies, kas notiek ar zemēm, ar mājām, kas notiek. Kas mums te notiek ar mājām? Nekas nav beidzies. Paskatieties, 77 mājas pārdot gadu laikā saldūdus, 79 dzīvokļus vai cik tur bija.
Viss tirgus ir reāli aktīvs, un cilvēkiem vajag šeit, kur dzīvot. Un piedāvājums tikpat kā nav. Mājas, varam paskatīties uz tām mājām. Nu, realitātē nekas tur nav piedāvājumā. Ieejam iekšā mājas, saldus, pārdod. Tas ir viss, kas mums pārdodas saldu. 1, 2, 3, 4, 5. Pat nezinu, kurš ir kārklu lielā. Reku pārdodas kaut kāda māja. Mājiņa, tas ir, nezinu, kaut kāds interesants projekts, ļoti specifisks, interesants projekts. Nu, cilvēks pārdod 55,000, 40 kvadrātmetru māja, nu, interesanta platība. Fīte jau tirgojas ļoti ilgu laiku, 125,000 šobrīd jau nolaist. Vienīgā reālā māja, ko varētu nopirkt un iet iekšā dzīvot. Te pārdod tiek mājas daļa. Nu, šo te man kolēģis Kristaps tirgo no Kurzemes, no Avera. Viņš no Kuldīgas džeks normāls tāds. Un paskaties, nu šādu māju jūs varat nopirkt par 30, vai arī šādu te veco suņu patversmi, kur 598 kvadrātmetri, kur jums viennozīmīgi jādomā komerces platības kaut kāds, kā to visu realizēt, ko jūs tur darīsiet. Nav! Vienkārši māju nav ko nopirkt saldū. Tā kā tirgus ir vienkārši super aktīvs, super karsts un viss notiek. Tā kā paskatāmies, kas notiek šobrīd, jā, ar tām mājām, kas mums pēdējie darījumi ar mājām notikuši. Tā. Pastīsimies, labi, skatāmies vienkārši privātmājas, kas privātmājas pārdots. Blaumaņa ielā 17 pa 70,000 kaut kas pārdots ir. Reku Gravas ielā 1 pa 52,000. Tikko tā mājiņa vēl bija iekšā, un nu jau viņi notrigota. Reku pa 56,500 bija iekšā, un čaks jau, reku, ir jau viss jau darījums jau ir noticis, un lieta ir darīta. Lieta ir darīta. Reku bildes, visas smugs drons arī pacēlēs, to kaut kādu uzņēmēju taisījuši, nopirkuši un pārdevuši. Laikam tas secināja kaut kādu atpakaļ laiku. Putnielā 5 pa 100,000 arī reku decembrī, janvārī. Reāli aktīvs tirgus ir mūsu mazajā pilsētā. Viss notiek Šķērs ielā 8, 115,000, 90,000 īpašums pārdots. 3, 6,000, 100,000. Tā kā viss reāli notiek. Vēju iela 4, 136,000. Šito nesen pārdevu kaut kad es pats. Ļoti forša māja, liela bija. Tā kā saldus tirgus ir reāli aktīvs. Un, ja jūs gribat, piemēram, mans komentārs arī par vērtībām, par māju tieši. Ja jūs gribat reāli saldu nopirkt māju, labu, kurā var iet iekšā dzīvot, nu, ja godīgi ir jārēķinās vismaz ar kaut kādiem 120, 130,000 eiro. Nu, bet tas jau arī nebūs kaut kāds tur laba māja, super māja. Tā būs māja, kur varat iekšā iet dzīvot, bet tur tāpat tās prasīsies kaut kāds nianses, kaut ko atjaunot, kaut kādu pagrabu atjaunot, vai nezinu, tur vismaz nopietnu kosmētisko remontu izdarīt. Tā kā 120, 130,000, ja jau jūs gribat kaut ko super pabeigt un gatavu, 200,000. 180 līdz 200 pār 1000 eiro mūsu saldo maksā normāla māja, kurā iedzīvot, bet paši redzat, kāds piedāvājums. Tikpat kā piedāvājums nav, tā kā cienītās dāmas un godātie kungi, Pārvaldu Laimīgs studijā ilgi nebija bijis. Un paldies, ka klausījāties, un es ceru, ka jūs mazliet izglītojāties vairāk par nekustamo īpašumu tirgu saldu, un jūs jau ziniet, jebkuros jautājumos zvans Pārvaldu Laimīgs Robertam, un šobrīd arī mums ir sāk strādāt jauna aģenta vārdā Inga, un par to mazliet vēlāk. Un tā kā strādājam aktīvi, pārdodam īpašumus vēl joprojām, varam pakonsultēt par cenām, un lai visiem superīga šī skaistā ziemas diena, ziema ir atnākusi ar novēlošanos. Tā kā lai skaists trešdienas vakars. Vislabāk!